Es gribu runāt par to pamatu, kas veido kristīgo mākslu. Cilvēki ļoti bieži jauc sevis izpausmi, tā saucamo radošo, un māksliniekam tas ir raksturīgi un neatņemami, jo viņš vēlas sevi parādīt pasaulē. Bet kristīgā māksla, sakrālā māksla, baznīcas māksla jau vairāk atšķiras ar to, ka nevis cilvēks sevi parāda, bet ir jāprot ar mākslas līdzekļiem dot godu Dievam, pašam paiet mazliet malā. Tas ir mazliet paradoxāli, tas ir dažreiz ļoti grūti, bet tas ir saistīts ar noteikti dzīvesveidu un, zinām, konceptuālu uzstādījumu. Lūk, un par to es gribu arī šodien cilvēkiem pastāstīt. Un austrumu ikonogrāfija šai ziņā ir ļoti pateicīgs temats. Cilvēkiem portrets vienmēr ir šķits ļoti interesants. Mēs fotografējam viens otru, mēs uzņemam selfijas, mēs ieskatāmies draugu sejās, savās sejās. Un tāpēc ir vērts paskatīties, ar ko Kristus seja atšķiras, kā viņa tiek attēlot mazliet savādāk. Un tam ir saknes, tam ir pamats, tam ir ļoti dziļa sena tradīcija. Un tāpēc es tā tēmu piedāvāju šeit.